Čau, čau, mīļie! Šodien parunāsim par tādu ārkārtīgi superīgu, brīnišķīgu lietu, kā antioksidanti un astaksantīns. Antioksidanti, droši vien šis vārds tev ir dzirdēts, un vai tu zini, kas tie īsti ir un ko tie dara mūsu ķermenī, labu vai sliktu? Par to arī šodien parunāsim. Tātad antioksidanti ir tie, kas pasargā mūsu ķermeni no brīvajiem radikāļiem. Un kas ir tie brīvie radikāļi? Tās ir tādas nestabilas nestabilas molekulas, tādi nestabili ķīmiski savienojumi, kuras rezultātā savienojumi, kas ir izmainīti, kas ir oksidēšanās rezultātā ieguvuši tādu negatīvu virzienu, un brīvajiem radikāļiem ir nevis 2 elektroni, kā tas būtu jābūt normālai molekulai, bet tikai 1. Un tad šis te brīvais radikālis meklē šo savu pareizo stāvokli, meklē to otru elektronu un oksidē pārējās molekulas, ar kurām nonāk saskarē. Viņš it kā ņem to otro elektronu. Ja, reku bildītē var redzēt, zilā molekula ir stabila, pareiza molekula tādā, kā tai būtu jābūt. Savukārt tā sarkanā, tas brīvais radikāls ir tikai ar 1 elektronu, un tas viņam īsti nepatīk. Un viņš cenšas situāciju glābt kā vien var, un ar visām molekulām, kurām nonāk saskarē, ņem un izmaina šīs te apkārtējās molekulas. Un tādējādi mūsu ķermenī var notikt tālāk un tālāk dziļāki procesi, kas ir negatīvi. Un šie te brīvie radikāļi pat noved pie saslimšanām un tādām vispārējām ķermeņa iekaisumiem, un, protams, ka mēs jūtamies līdz ar to daudz sliktāk. Un tātad skābeklis, ko mēs ieelpojam, lai mēs varētu dzīvot, vienlaicīgi arī var darīt kaitējumu mūsu organismu šūnu iekšienē, un to sauc par oksidāciju. Skābeklis ir oksiģen, un tātad šis te process oksidācija, un tas izraisa pakāpenisku priekšlaicīgu novecošanos, ja brīvie radikāļi uzdarbojās. Un cilvēka organismā ir mehānismi, kas spēj pretoties šiem te brīvajiem radikāļiem, šim oksidēšanās procesam, taču mūsdienās šis te oksidatīvais stress ir pārlieku liels, ļoti no dažādiem avotiem nāk mūsu ikdienā, un tāpēc pret to ir jāaizsargājas pastiprinātāk. Viena no lietām, ko tu vari darīt, tas ir pareizs uzturs, sabalansēts, pārdomāts uzturs, ja? Un tādējādi jau caur uzturu mēs arī saņemam šīs te krāsainos dārzeņus, un krāsainie tie ir antioksidanti. Ja tādos ļoti lielos vārdos, tādā vienā teikumā varētu pateikt, ja? Taču pastīsimies, kādi ir brīvo radikāļu avoti. Ikdienas stress, mēs skrienam, mēs esam uzvilkti, ja? Un šīs visas negatīvās emocijas, šis saspringums rada brīvos radikāļus. Tad kaitīgie ieradumi, tādi kā smēķēšana, pārmērīgs alkohola daudzums, tāpatās arī apkārtējais vides piesārņojums, ultravioletais starojums, ja? No saulītes, mums patīk iet saulītē, mēs vasarā pavadam varbūt visu dienu jūrmalā, bet mēs esam vienlaicīgi arī uzņēmuši ļoti daudz brīvos radikāļus, un oksidatīvais stress ir ļoti augsts. Un, ap citu, tieši ādā, veselīgā skaistā sejas ādā, tieši šis oksidatīvais stress ir vislielākais faktors pātrinātai krunciņu rašanās procesam un arī pigmentu plankumiem. Tātad novecošanās veicina tieši ļoti spēcīgi ultravioletais starojums. Protams, arī neveselīgs dzīvesveids, apkārtējais piesārņojums un stress, bet ultravioletais starojums ir numur 1. Ja? Tāpatās arī liela fiziskā slodze, arī sportojot mums rodās brīvie radikāļi. Man būs piemērs par lasi mazliet vēlāk, ja? Kur to varēs tā labi uzskatām redzēt, kā dabā ir, kā dabi sakārtoja šo te jautājumu. Dažādas slimības, neveselīgs uzturs, liekais svārs, ja? Tas viss ir brīvo radikāļu
rašanās faktori, kas palielina, rada vairāk brīvos radikāļus, tad augstāks oksidatīvais stress. Jā, ikdienā mums viņš ir ļoti daudz, un tāpēc ir svarīgi kaut ko atkal dot līdzsvaram, kas šo oksidatīvo stresu samazina, palīdz mums justies labāk mūsu ķermenim, mūsu šūnām, tāpēc, ka nav šie kaitīgie oksidatīvie procesi. Un tāds brīnum līdzeklis, dabiska viela ir astaksantīns. Katra cilvēka, ja pareizāk sakot, vispār dzīva organisma veselības sākās un arī pasliktinās pie katras vienas šūnas. Mums ir triljārdiem, milzīgi daudz šūnas mūsu ķermenī, un katra mazā mikroskopiskā šūniņa nosaka mūsu ķermeņa labsajūtu un veselību. Un tāpēc paskatīsimies šūnu līmenī, kā strādā astaksantīns. Tātad katrai mūsu šūniņai ir apvalks, jeb membrāna, un katrai šūnai šis apvalks ir divos slānīšos. Ir hidrofīlais slānis un šis tātad ūdenis, ūdeņa caurlaidību saistīts slānīts un iekšējais, kas ir ar taukiem. Un astaksantīns ir vienīgais antioksidants, kas pasargā abas šūnu membrānas pret brīviem radikāļiem. Tātad astaksantīns ir unikāla viela, kas ar īpašu molekulāro struktūru, kas vienīgais pilnībā pasargā šūnu, gan šūnas šo te ārējo ūdenī reaģējošo membrānu hidrofīlajā vidē, gan arī ar taukiem reaģējošo šūnas iekšējo membrānu lipofīlajā membrānu zonā. Pretēji lielākajai daļai visu citu antioksidantu, kas vai nu strādā tikai membrānas ārējā daļā vai iekšējā daļā. Ja? Tad astaksantīnam, redziet, šeit es ar pelīti pabraucu, redzat, šis te sarkanais ir astaksantīna molekulu struktūra, molekula, ja? Un redziet, un viņi savienojas ar vienu membrānas daļu un ar otru, ne daļu, bet slānīti, ja? Un viņš ir vienīgais, ja? Redziet, C vitamīnam, citiem ir savādākas molekulas un līdz ar to arī savādāk šī iedarbība. Astaksantīns nekad ne pie kādiem apstākļiem nemaina savu darbību un nekļūst par oksidantu. Ja? Tā arī ir unikāla situācija astaksantīnam. Un tātad tas ir unikāls super antioksidants ar īpašu molekulāro struktūru. Nevienai citam antioksidantam tāda struktūra nav. Ir tikai astaksantīnam. Un tas pilnībā tiek absorbēts mūsu ķermenī, mūsu šūnās un piegādāts visiem organisma audiem. Arī atstiņai, arī visur, arī sirdī, visur, ja? Un visur viņš veic savu spēcīgo aizsardzības funkciju. Un astaksantīns tātad tiek iegūts vai respektīvi atrodas zaļā mikroaļģē, kur šis te astaksantīns ir visvairāk. Un tātad šī aļģīte dzīvo arī Stokholmas arhipelāgā, vienšūnu mikroaļģīte, un ir tā, ka aļģe ir dzīves organisms, un viņas dzīves vide ir jūras ūdens ar visu, kas atrodas jūras ūdenī, un no tā viņa arī barojās, un ūdens vidē viņa pasargājas pret saules ultravioleto starojumu. Taču ūdens aizbrauc kuģis, ūdens viļņojās, ir vētras un viss kaut kas, un jūs zināt, ka Stokholmas arhipelāgā ir tūkstošiem šēras, un tātad uz akmeņiem tiek izskalots ūdens aizplūst, aļģīte paliek. Aļģei ir izmainīta, zaudēta viņas dabiskā vide. Ultravioletais starojums sāk iedarboties uz aļģi, un aļģei arī nav šīs te barības vides, ja? Vide, no kā viņa barojās. Un kas notiek ar šo unikālo aļģi? Viņai iekšā, šūniņā iekšā sāk izstrādāties astaksantīns, spilgti koši sarkana pigmentēta viela, kas aizsargā aļģi, kamēr viņa ir ārpus savas dabiskās vides. Tad šī te mazā mikroskopiskā vienšūna aļģīte kļūst kā tāds mikrociets rieksniņš ar cietu šūnapvalku,
Un iekšā tātad aļģīte pati spēja baroties, uzturēties, dzīvot, kamēr viņa atkal nokļūst jūras ūdenī, un tad viņa atjaunojas, kļūst zaļa un turpina savu dzīvi tālāk. Iedomājieties, kāds spēks ir astaksantīnam vispār saglabāt aļģei dzīvību, dzīvības procesus ārpus aļģes vispār iespējām dzīvot. Ja? Un tad no zaļas viņa kļūst koši, tad spilgti, tumši sarkana. Un atkal, kad astaksantīns aļģīt nokļūst ūdenī, tad astaksantīns atkal tā kā, vairs viņš nav, viņam vairs nav loma pasargāt, un atkal aļģīt turpina savu dzīvi. Astaksantīns atrodas arī vēžveidīgajos lasī, garnelēs, putnos, gaļas sekstē. Sarkanais ir astaksantīns, ja, jo viņi visi ēd šo te jūras aļģi, un tātad ēdot aļģi, viņu ķermenī arī nokļūst astaksantīns, un stresa apstākļos atkal šī sarkanā krāsa parādās. Ja? Šie paši garneles vēžveidīgie, viņi dabiski nav sarkanā krāsā, bet stresa apstākļos parādās astaksantīns un cenšas pasargāt ķermeni. Īpaši interesants stāsts ir par lasi, kā daba ir salikusi, kur daba ir šo astaksantīnu pielietojusi lasī. Tātad lasis ir zivs, kas nārstot peld 1000 kilometru uz savu piedzimšanas vietu. Dzīvo dziļi jūrā, bet nārstot peld uz upēm, kur ir piedzimis. Tie 1000 kilometri, tas ir milzīga fiziska slodze lasa ķermenim, viņš kārtīgi sporto, peld, lai nokļūtu. Atcerieties, es teicu, ka liels fiziskās aktivitātes arī rada brīvos radikāļus. Un tad iedomājieties, daba ir salikusi kopā laša ķermenī, kur šīs ir vērtīgās omega-3 augstskābes, ir pievienojis klāt šo astaksantīnu, šo sarkano vielu, kas pasargā omega-3 no oksidācijas, jo omega-3 ir nestabila un omega-3 ļoti ātri oksidējās. Un dabā ir salikts kopā astaksantīns ar omega-3 laša ķermenī. Iedomājieties, cik gudri, ja? Starp citu, arī gaļas sekstē sarkanais, kā jau minēju, ir astaksantīns, un kā jūs domājat, pēc kā vistas izvēlās savu gaili, ja tā ir brīvā daba, protams, ja, nevis mājas, kur ir iežogojums brīvā dabā, pēc sekstes, jo sarkanāk, jo viņš ir tāds dzīvelīgāks, spēcīgāks, labāks gailis mazo cālēnu radīšanai. Ja? Tā kā astaksantīns ir pilnīgi dabisks, un dabā viņš ir daudzās vietās, kur tātad vajag pasargāt no oksidatīvā stresa. Astaksantīns ir 10 un pat 100 reižu spēcīgāks par daudziem plaši pazīstamiem antioksidantiem, kā luteīns, likopēns, E-vitamīns, C-vitamīns, koenzīms Q10 un daudzi citi, beta-karotīns, ja, un daudzi citi antioksidanti. Antioksidanti tātad ir gan vitamīni, gan minerāli vielas dažādas, ja. Bieži vien tātad vitamīns ir vienlaicīgi vitamīns un vienlaicīgi antioksidants. Tā kā dažādas vielas mūs pasargā. E-vitamīns ir taukoši šķīstošs antioksidants, un pēc E-vitamīns tas ir kā etalons, bieži vien tad attiecina citu antioksidantu spēku. Un ir pat literatūrā, kur ir rakstīts, ka astaksantīns ir pat 500 reizes spēcīgāks par E-vitamīnu, ja? Tā kā ļoti jaudīgs. Un salīdzinot ar citiem antioksidantiem, astaksantīns nekad nekļūst par prooksidantu, respektīvi nekad nekļūst par oksidantu, nemaina savu dabu, nekad ne pie kādiem apstākļiem, un tā arī ir ļoti vērtīga lieta. Nu, un tādā šinī te jaukajā foršajā buņģiņā velosofija astaksantīns un melens ekstrakts ir šis brīnišķīgais astaksantīns, kas pasargā mūsu ķermeni no oksidatīvā stresa, no brīviem radikāļiem. Un tātad tas ir iegūts no Zviedrijas arhipelāgā sastopamām aļģēm un arī Zviedrijas mežā iegūtām melenēm. Un mazliet par vienu un mazliet par otru pieskaršos tūlīt. Tātad šis te antioksidants astaksantīns ir dabīgs. Izēvielas tiek iegūts no ekoloģiski tīriem un atjaunojumiem resursiem, nenodarot pāri dabai. Tātad šīs aļģes tiek kultivētas kontrolētos apstākļos, īpašās laboratorijās, uzņēmumā, kas atrodas Stokholmas arhipelāgā, un tātad aļģes aug, un tajā brīdī, kad viņām
rada šos te stresa apstākļus, viņas izdala astaksantīnu. Un tad šis astaksantīns rodās, viņš tiek savākts, viņš tiek izžāvēts un izveidot šis te astaksantīna pulveris, ko tad mēs lietojot, iegūstam sev super spēcīgu aizsardzību pret brīvajiem radikāļiem. Velosofija astaksantīns nesatur nekādas mākslīgas krāsvielas, nekādas palīgvielas, ir nekādas ģenētiski modificētas organismus, un kapsuliņa, lūk, tādas kapsuliņas, jā, un kapsuliņa ir iekapsulēta zivs želatīnā, nevis lielopu vai cūku želatīnā, un tā ir ļoti īpaša viela, īpaša ziņa visiem wellness pack produktiem, jā, arī omega-3 ir iekapsulēta zivju želatīnā. Tas ir labāks mūsu vēderiņam, labāk absorbējās, un atkal mēs jūtamies labāk, jo šī ir lieta, ko mēs darām katru dienu, tātad katru dienu mūsu ķermenis jūtas labāk, pateicoties arī tam, ka ir šī te zivs želatīna kapsuliņa. Ui, tik labs ir astaksantīns. Nu, tad astaksantīns ir kopā ar meleni, un meleni tika ievākt Zviedrijas mežos. Starp citu, jūs zināt, ka ir šis te bilberī un ir blueberī, ja? Un šeit ir bilberija, tātad tā ir tā melene, kas ir tieši tā dabiskā no Zviedrijas mežiem, to, ko mēs arī pazīstam savos Latvijas mežos, ja? Un tas ir nozīmīgs C vitamīna avots, šķiedrvielu avots un arī antioksidanta antociāna avots, un tas ir no flavonoīdiem, no polifenolu dzimtas, ja? Un melene ir ūdenī šķīstoši antioksidants, savukārt astaksantīns ir taukos šķīstošs antioksidants, un tas nozīmē, ka ir pilnvērtīga, maksimāli pilnvērtīga šī te iespēja šķīst ķermenī, uzsūkties un izmantoties, ja? Un atcerieties, arī šūniņai bija tātad ar tauku membrāniņa, ūdens membrāniņa, ja, un tātad tieši šī te unikālā kombinācija, spēcīgais, jaudīgais astaksantīns un melene pilnībā veic aizsardzību pret brīviem radikāļiem katrā mūsu ķermeņa šūnā. Šīs te kapsuliņas ir izstrādātas zviedru zinātnieku darba rezultātā, klīniski testēta iedarbība, efekts un ir GMP certifikāts. Un tas ir ļoti nozīmīgs certifikāts, farmācijas certifikāts. Uzturbagātinātājiem tāds vispār netiek prasīts pēc likumdošanas. Un ļoti maz pasaulē, maz uzturbagātinātājiem ir GMP certifikāts. Mums ir Velosofija, tātad produktiem, kas ir šie te wellness pack un arī šie te astaksantīna buņģiņa, ja, viņiem ir GMP certifikāts, un arī ražotāji ir augstākie, labākie pasaulē atzīti ražotāji. Tā kā par drošību nešaubies, gan efektīvs, gan drošs lietošanai astaksantīns un melenes ekstrakts. Cik tad daudz vajadzētu dienā lietot? Dienas devai šī te viena kapsuliņa var lietot vairāk, ja ir kaut kādi apstākļi, kad vajag vairāk sevi pasargāt, bet dabiski normāli ir katru dienu vienu kapsulu pēc ēšanas. Nav toksisks, nav nekādi blakus efekti un ir neierobežota ilga lietošana ikdienā. Tas nozīmē, ka tu vari lietot katru dienu, visu mūžu, nav nekādi ierobežojumi, ka vajadzētu pauzes ņemt vai uzmanīties ar pārdozēšanu. Nu, protams, tu jau nedzersi 5, 6, 10, ja? Bet normāla dēvā un katru dienu visu mūžu ir īstenībā ļoti vajadzīga. Un profilaktisku efektivitāti, tātad uzturēt ķermeni, pasargāt brīviem radikāļiem, efektu jau iegūst apmēram pēc 2-3 nedēļām, lietojot vienu kapsulu dienā. Tāpēc ir īstais laiks sākt, kamēr tagad jau tāds jau viesnas klepus vairāk parādās no viena otru, jo dzirdu redzu, tā kā ir laiks sev pasargāt jau no šodienas nekavēties nemirkli. Kā tad mēs viņu, ko labu viņš mums sniedz? Pirmkārt, tā ir profilakse gripas sezonā, jo ir klīniski pierādīts, ka astaksantīnam ir pozitīva iedarbība, uzlabojot imunitāti, samazinot iekaisuma procesus mūsu ķermenī un uzlabojot vispārēju ķermeņa
šo te labsajūtu stāvokli, jo tāpēc, ka pasargā spēcīgi un vispusīgi pret brīviem radikāļiem, ja? Tāpēc profilakse gripas sezonā, jo kas notiek, es vienmēr vaicāju cilvēkiem jautājumu, kas notiek, ja divi čaļi kaujās, cīnās, ja? Kurš uzvar? Nu, uzvar stiprākais. Tāpatās arī mums ar ķermeni. Tie vīrusi, mikroorganismi, baktērijas ir visriņķi apkārt. Bet kādam tās saslimšanas ir, kā teikt, tik uz apgrieziena, te ir iesnas, te ir klepas, te ir kaut kāda vēl nogurums un šņurkāšanās, ja? Un citam ir gads un 2 un 3 un vispār pat ne mazākās iesnas nav, ja? Tāpēc, ka ķermenis ir stiprs. Apkārtējā vidi tāda pati, tie paši mikroorganismi, tie pašas baktērijas lidinās mums te apkārt, ja? Bet ķermenis ir stiprs un šī te kautiņā, cīniņā mikroorganismus, baktēriju pret ķermeni uzvar ķermenis, tāpēc, ka tu viņas stiprinājies ar veselīgu dzīvesveidu, ar pareizu uzturu, ar fiziskām aktivitātēm, ar svaigu miegu, svaigu gaisu un pietiekamu miega režīmu, ja? Un papildinot savu uzturu ar šo te visspēcīgāko dabas antioksidantu, astaksantīnu, kopā papildinot ar melens ekstraktu, ja? Tad mazina un atvieglos augstnēšanās simptomus. Ja tās kaut kādas iesnas, kaut kas ir klāt, ja, tad lietojot astaksantīnu ātrāk tiks uz pekām, būs mazāk šie simptomi. Un man kolēģis stāsta, ka tad, kad ir veselībā tā kā 3 fāzes - vesels, slims, un pa vidu ir tāda fāze, ne tas šis, ne tas, mēs sākam just, ka kaut kur tā kā, tas sajūta, kaut kā tā. Un tad man ir vairāk Oriflame līderi kolēģi, kas tajos situācijās uzreiz iedzer vairākas. Nu, es tagad nezināšu teikt, tad iekomentējiet, ja, tur 2 vai 3 reizes dienā tabletītes vai bet iedzer vairāk, ja, un tad to no tā kā, nu, nevar saprast, kā būs, var dabūt atpakaļ uz to, kad ir, tiek iedots ķermenim tātad atbalsts, un ķermenis pats tiek galā, ja, un var dabūt atpakaļ uz to stāvokli, kad es esmu pilnīgi vesela un jūtos lieliski, ja. Tā kā, jā, tāda reāla piemēra ir, daudz stāsti, un tā kā es lietoju ikdienā regulāri jau 15 gadus, tad man iesnas klepas un tu ir ļoti reti, reiz pa vairākām sezonām, jā, un tad es tādu profilaksi nepielietoju, lai gan, man liekas, ka kādreiz ir tā, ka es varbūt tad, ja tāda situācija bijusi, varbūt iedzeru 1, 2 vai 3, varbūt tad, nu, rītā, pusdienā, vakariņās, jā, varbūt, bet ikdienā regulāri lietot 1 vai 2 šos te antioksidantu, astaksantīnu un meleņa ekstraktu kapsuliņas ir ļoti labs nodrošinājums vispārējai ķermeņa spēkam, enerģijai, labsajūtai, veselībai. Tāpat arī ļoti labi strādā uz acu nogurumu, iekaisumu, tādu, ka sagurums ir, ja, ka, teiksim, daudz jālas vai darbs pie datora, ja, jo uzlabo kapilāro asinsriti, gan actiņās, gan uzlabo vispār visu sīko kapilāru šo te labu darbību, ja? Tāpat tās arī uzlabo pašsajūtu, samazina galvas sāpes, palīdz izvadīt, neutralizēt toksīnus un arī nostiprina muskuļus, tā skaitā sirds muskuli. Var sakot, dažas lietas es vēl pastāstīšu tūlīt mazliet vairāk. Par ādu, jā, astaksantīns ir pretnocošanās karalis, jeb skaistuma karalis, jo, kā jau minēju, tad brīvie radikāļi ir novecošanās veicinātāji vai tā kā pātrinātāji numuru 1, jā, tieši oksidatīvais stress ļoti pātrina krunciņu veidošanos, pigmentu veidošanos, ādas pelēcīgumu, nogurumu, noslīdējums, elasticitātes samazināšanos, jā, un lietojot astaksantīnu, ādas stāvoklis uzlabojās, un tas ir klīniski pierādīts, un tātad astaksantīns labvēlīgi iedarbojas uz akni, psoriāzi, diatēzi arī, ne tikai vien uz vispārēju ādas novecošanās procesiem. Un arī slavenības kā Madonna, es zinu arī Gvineta Paltrow un vēl citas ir publiski minējušas, ka lieto astaksantīnu savā ikdienas uzturā jau daudzus gadus. Arī es lietoju, kā es jau minēju, apmēram 15 gadus, tiklīdz kā parādījās astaksantīns, tā es lietoju šo te wellness pack katru dienu, nu, no 7. vai 8. vai 2007. vai 8. gada. Nu tā, āda, jā, tā tad āda viena lieta. Nākamais muskuļu izturība, kā jau minēju, stāstā par lasi, aktīvi, intensīvi sportojot, rodas brīvie radikāļi. Un to zina arī
sportisti, sporta komandas un Zviedrijas distaņu slēpošanas valsts vienība jau kopš 90. gadiem lieto savā uzturā astaksantīnu. Astaksantīnu lietojuši arī daudz citu sportisti. Es zinu, ka tenisisti, es zinu, ka Pluščenko, es zinu, ka meitenes tenisistes arī lieto. Es varbūt tagad nevaru uzreiz nosaukt precīzu datus, man vienkārši ir citīgāk jāmeklē, bet tā informācija patiesībā ir pieejama. Bet tas, ka astaksantīns uzlabo muskuļu izturību un spēku, arī ir pierādīts klīniskajos testos, un šeit ir arī daži dati. Un to visu var atrast arī pats pameklējot, ja, tā kā tas ir pierādīts, ka ir lielāks spēks izturība, ne tikai sportistiem tas ir vajadzīgs, bet arī mums ikdienā, un arī muskulis, arī sirds ir muskulis, un tā skaitā uzlabojās arī sirds muskuļu darbība, ja, tad pasargā no bojājumiem gan konkrēti šī gadījumā minēts kājas muskulis, tāpēc, ka pētījumi tika veikti, ja, gan arī sirds muskulis. Tātad ir stingrāks, labāk strādā. Kas vēl? Ultravioletais starojums. Tagad tumšajā laikā mēs daudzi braucam uz siltajām zemēm. Es arī pagājušajā atgriezos no 2 nedēļas būšanas tā izemē. Un var sakot, vasaras saule, kas mums Latvijā, vai izbraucot tumšajā laikā, tātad ultravioletais starojums no saules grauj mūsu šūna apvalkus, ja šūna membrāna ir bojā, tad arī pati šūna iet bojā, viņa vairs nevar normāli funkcionēt. Un tātad šis te astaksantīns pasargā šūnas no iekšpuses un arī no ārpuses, plus veicina vienmērīgāku un noturīgāku iedegumu, plus pasargā ādu pret saules apdegumiem. Tātad, ja tu esi lietojis astaksantīnu apmēram 2 mēnešus, vai nu pastāvīgi regulāri, tā kā es to daru, un vēl ļoti daudz dara, vai, teiksim, 2 mēnešus pirms ceļojuma uz dienvidiem intensīvā saulē, ja, tad tev vēlāk būs saules apdegums, āda būs noturīgāka pret saules staru izraisīto apdegumu. Plus, protams, arī pret krunciņām, pret tādu sausumu, pret visu to, ko mums izdara ultravioletais starojums. Nu, kas tad vēl mazina iekaisumus? Ja? Tad vispārējos iekaisuma procesus, kas mums ķermenī ir ļoti bieži un mikroskopiski un lielāki un mazāki, tad astaksantīns samazina, un astaksantīns arī uzlabo imūno funkciju, un arī tas viss ir pierādīts, kā redzat, šeit ir no zinātniskās literatūras mazliet informācija, ja? Tā kā tas viss ir ļoti, ļoti nopietni. Ir vēl daudz, un īstenībā es pat zinu, ka ir sarakstīta grāmata par astaksantīnu. Ja iegūglēsiet, jūs tik daudz superīgas lietas uzzināsiet par astaksantīnu, ka šī mazā tabletīte, kas ir šī te buņģiņā iekšā, kas tā ir par brīnumu. Ja? Viņa tiešām ir ikdienā ļoti, ļoti nepieciešama un vērtīga. Nu, lūk, un tad šis te astaksantīns ir mūsu Velosofija astaksantīns un melens ekstrakta kapsuliņā, lūk, šī te kapsuliņā, un šāds brīnišķīgs produkts mums ir pieejams jau daudzus gadus, un šobrīd viņš ir šādā te formātā. Tur vēl klāt ir C un E vitamīns, kas papildus dod vitamīnu tavam ķermenim un papildus vēl spēcīgāk pasargā pret brīviem radikāļiem. Radīts Zviedrijā, tas ir rakstīts uz pudelītes, un ir vienā buņģiņā 30 kapsulas. Veselam mēnesim, ja tu lieto 1 dienā, ja tu lieto 2 dienā, ko arī var darīt, tad, protams, būs mazliet īsākam laikam. Tieši šobrīd ir atlaide, tieši šī katalogā, tāpēc ķer sev, ķer vīram un draudzenei un mammai, un nāk Ziemassvētki, fantastiska dāvana, un gribu pievērst uzmanību atsauksmēm. Vairāk kā 1000 cilvēki ir novērtējuši šo te produktu ar augstāko novērtējumu, ar 5 zvaigznēm. Vairāk kā 1000 cilvēki. Pēc tam atsauksmes, cik bieži tu izsaki atsauksmes? Es ļoti reti izsaku atsauksmes. Ja? Es zinu, ka man vajadzētu piestrādāt, jo foršām lietām vajag dot atsauksmi, bet atsauksmes kopumā cilvēki dod diezgan tā kā maz, nedaudz, ja? Un paskatieties, vairāk kā 1000 cilvēki ir, viņi tādā sajūsmā par astaksantīnu, ka viņi ir ņēmuši spieduši podziņas, lai viņi ieliktu augstāko atzīmi 5. Ja? Un šis astaksantīns tiešām ir drošs, dabisks, ja, nevis sintezētais, un tāpēc aicinu paskatīties, ieklausīties, mūsu mājaslapā arī var sīkāk vēl aprakstu redzēt, un tiešām padomāt par sevi.
Un šis te astaksantīns ir pieejams tātad gan šī te buņģiņā, gan arī wellness pack iepakojumā, jā. Tātad, lūk, ir wellness pack sievietei un vīrietim, zilais ir vīrietim, lilā ir sievietei, un attiecīgi tad katrā šī te kastītē ir 21 iepakojums, jā, un kur var, šeit es esmu ielikusi, jā, ka tur iekšā ir viena vitamīnu tabletīte, tad šeit ir astaksantīna melnā tabletīte un 2 omega-3 tabletītes. Jau tāds pilns komplekts dienai, kas nepieciešams, ja, pie tam viņš jau tā smuka atplēšās vaļā, tev nevajag nekādas šķēres, ja, tev nevajag tā, ka tu pēc atsevišķu buņģiņu un vairākas buņģiņas tev katra ir jātais vaļā, tur jāpaņem, ja. Nē, tev ir tik ērti, paskat, tev ir vienā paciņā viss nepieciešamais, ja. Un arī šeit paskatieties, ja, wellness pack sievietēm, vienkārši mūsu kompānijā tomēr dominē sievietes, ja, ir pirktākais uzturu bagātinātājs, ļoti, ļoti populārs visā pasaulē, gandrīz pusotrs tūkstoši sievietu uz šo brīdi atkal ir pacentušās, ir speciāli darbība darījušas, ja, es vienkārši padomājuši, cik forši, ja, un datorā kaut kas tur notiek, bet viņas ir speciāli vērušas vaļā mājaslapu un ierlikšas atzīmi, augstāko atzīmi par wellness pack, cik tas ir labs, kā tas uzlabo imunitāti, dod visādas labas lietas mūsu ķermenim. Jo mums ir vajadzīgi gan vitamīni, gan minerālvielas, gan omega-3. Omega-3 mūsu ķermenī pat no sevis nerodās, un drīzumā būs līdzīgs šāds te stāsts arī par mūsu omega-3, un astaksantīns, tikko pastāstīju, ir vienkārši burvju produkts, kas mums ir ļoti, ļoti spēcīgs, ļoti, ļoti vajadzīgs mūsu labsajūtai, skaistumam un arī veselībai, ja? Nu, lūk, ar to es arī šodien teikšu tev čau, čau. Paldies, ka noskatījies. Priecāšos, ja arī dalīsies ar šo video, jo es domāju, ka šī ir ļoti vērtīga informācija, kas palīdz katram mūsu sabiedrības loceklim atrast kādu labu ideju savas labsajūtas uzlabošanai, savas veselības uzlabošanai. Un tieši tāpat kā ķermenī miljonu šūnas rada veselīgu ķermeni, tāpat mūsu sabiedrībā miljons, gandrīz 2 miljoni, cik mēs esam, katrs veselīgāks, katrs labsajūtā dzīvojošāks cilvēks uzlabo visas sabiedrības atmosfēru, sabiedrības stāvokli, tāpēc priecāšos, ja dalīsies, jo es domāju, ka šī ir ļoti, ļoti vērtīga informācija katram vienam. Čau, lai tev brīnišķīga diena, tiekamies nākamajā skaistam stāstā. Tā, man tagad ir jāizslēdz.